Es esmu uz dzelzceļa, un īstais Tomasa vilciens noskrēja no sliedēm, un tieši no šejienes iekrita ūdenī. Tāpēc īstais Tomasa vilciens varētu būt zem ūdens. Mums jāveic makšķerēšana ar magnētu, lai viņu atrastu, tāpēc darīsim to tūlīt. Ak, Dievs! Godīgi sakot, es neesmu pārliecināts, vai šis video ir patiess vai nepatiess. Tas varētu būt viltots. Tātad noskaidrosim to. Ak, mans Dievs! Es redzu, ka kaut kas zils iznāk no ūdens. Paga, kas tas ir, puiši? Tas izskatās pēc īstas lokomotīvas detaļas. Šeit mēs varam redzēt ciparu 1, bet paskatieties uz Tomasa vilciena fotogrāfiju. Arī viņam sānos ir cipars 1. Tātad tā ir īsta Tomasa vilciena detaļa. Es nevaru saprast, kā tas ir iespējams. Ja tur ir īsts Tomasa vilciens, tāpēc viņam varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība. Metīsim magnētu tieši tagad! Tātad jā, izskatās, ka atkal kaut kas ir pieķēries manam magnētam. Ir dažas burbuļi, kaut kas nāk ārā no ūdens. Atkal kaut kas zils un kaut kas smags, metālisks. Ak, mans Dievs, puiši! Tas patiesībā ir vilciena ritenis! Jā, paskatieties uz šo lietu! Tas bija stipri bojāts pēc trieciena, kad iznāca no ūdens. Viņa ritenis bija bojāts, un es esmu pārliecināts, ka tas ir Tomasa vilciena ritenis, jo tam ir tāda pati krāsojuma schēma. Paskatieties vēlreiz uz viņa fotogrāfiju. Jā, puiši, mēs varam atrast visu Tomasa vilcienu zem ūdens. Mums jāsteidzas, lai viņu izglābtu. Es nebiju pārliecināts, vai Tomasa vilciens ir īsts vai nē, bet tagad es varu domāt, ka jā, viņš ir īsts. Un tas slēpjas kaut kur zem ūdens. Puiši, es metu vienā un tajā pašā vietā katru reizi, kad varu sajust kaut ko smagu. Tātad mēs tūlīt dabūsim visu Tomasa vilcienu no zem ūdens. Un kas tas ir? Ak, mans Dievs, paskaties! Tas ir vēl viens ļoti smags priekšmets. Izskatās pēc kaut kāda vārsta. Kā jūs varbūt zinat, daži vilcieni darbojas ar tvaiku. Tāpēc ir vajadzīgas daudzas caurūs un vārsti, lai kontrolētu visu lokomotīvi. Bet paskatieties uz krāsojumu. Tātad es varu pieņemt, ka šī smagā lieta ir no iekšpuses. Tomasa vilciena iekšpusē to izmantoja, lai kontrolētu kādas šī vilciena dzinēja daļas. Bet ziniet ko? Tas ir diezgan aizdomīgi. Kāpēc? Tagad mēs varam redzēt Tomasa vilciena iekšējās daļas. Viņš ir tik ļoti iznīcināts, ka varbūt jau ir miris. Es nezinu. Mums jāturpina mest, lai to saprastu. Varbūt ūdens karstuma trieciens bija tik spēcīgs, ka Tomasa vilciens to neizdzīvoja. Bet es jūtu kaut ko netik smagu. Tas ir diezgan dīvaini, bet mēs tūlīt dabūsim visu ārā. Tas nav vilciens. Tātad varbūt tas ir vēl viens pavadiens mūsu izmeklēšanai. Kas tas ir, puiši? Es atkal redzu kaut ko uz sava magnēta. Zīme ar numuru 1. Puiši, es zinu, kas tas ir. Šī ir lokomotīves lampa. Tā tika uzstādīta Tomasa vilciena priekšpusē. Jā, tā arī ir stipri bojāta ūdens karstuma dēļ. Tagad man vairs nav šaubu, ka mēs meklējam īsto Tomasa vilcienu, kas atrodas zem ūdens. Bet kā tas notika? Kas notika ar Tomasu? Kāpēc viņš noskrēja no sliedēm? Mums tas ir jāsaprot, un mums jānoskaidro, vai mēs varam viņam palīdzēt. Tātad, padomāsim par avārijas iemeslu. Padomāsim, kā tas varēja notikt. Tomasa vilciens noskrēja no sliedēm, bet kāds ir iemesls? Tagad es jūtu kaut ko uz sava magnēta, bet tas nav tik smags. Tātad, varbūt mēs nevarēsim izvilkt visu vilcienu no ūdens. Es redzu kaut ko metālisku un kaut ko dīvainu uz sava magnēta. Oho! Kas tas ir? Ak, mans Dievs! Šis ir ļoti īpašs dzelzceļa luksofors, un tas rāda sarkano. Tātad tajā brīdī to iznīcināja vilciens. Tas bija sarkanā krāsā. Sarkanais nozīmē nebrauc. Bet vilciens, kas izsita to ārā, turpināja kustību un iznīcināja luksoforu. Un tas bija iemesls, kāpēc tas tika nosviests no sliedēm. Ak, mans Dievs!
Kā tas ir iespējams? Cik mums zināms, Tomass Vilciens nekad nepārkāpj noteikumus. Viņš vienmēr ievēro noteikumus. Tas ir diezgan dīvaini. Tas varētu nozīmēt, ka zem ūdens nav Tomasa Vilciena. Bet kas tad? Šeit mēs varam redzēt vēl kaut ko. Tāpēc turpināsim mest, lai noskaidrotu. Jo vairāk es metu magnētu, jo aizdomīgāka šķiet tā lieta. Tāpēc varbūt tas ir kaut kas viltots. Varbūt tur bija no sliedēm noskrējis vilciens, kas izskatījās pēc Tomasa Vilciena. Bet vai tas bija īsts? Hei, izskatās, ka mans magnēts ir pieķēris kaut ko smagu. Izvilksim to ārā. Tā smagā lieta. Ak, mans Dievs! Čaļi, tā ir vēl viena zila lieta. Un tur ir dažas vilciena detaļas. Es zinu, kas tas ir, čaļi. Šī ir Tomasa Vilciena priekšējā panelis, šī ir sānu daļa un šī ir priekšpusē. Mēs jau iepriekš atradām sānu daļu, to daļu ar riteni, un tagad mums ir priekšējā daļa. Jā, agrāk tas izskatījās apmēram šādi. Tad mums ir kāda motora daļa un lampa. Tātad mēs gandrīz varam salikt visu Tomasa Vilcienu. Es domāju, ka mums jāturpina makšķerēt ar magnētu, lai iegūtu arvien vairāk detaļu, un varbūt mēs varēsim atrisināt šo problēmu. Varbūt mēs varēsim saprast, vai šis Tomas ir īsts vai nē. Un ja viņš nav īsts, kāds bija iemesls avārijai? Hei, kā jau jums teicu, šeit ir daudz vilcienu, un arī Tomasa vilciens bija šeit. Tāpēc mēs atradām viņa detaļas tieši pie tās ūdens tilpes. Tātad turpinām mest, turpinām iet uz priekšu. Šī situācija ir pilnīgi dīvaina, un mēs tūlīt to atrisināsim. Mēs tūlīt izvilksim visu Tomasa Vilcienu no ūdens. Izskatās, ka es redzu vēl vienu zilu lietu. Kaut kas saistīts ar Tomasa Vilcienu. Jā, tā noteikti ir daļa no dzinēja, un tā ir oriģinālā zilā krāsa. Mēs varam pieņemt, ka ūdens karstuma ietekme bija tik spēcīga. Tātad vilciens, kurš ir tādas pašas krāsas un izskatās kā Tomasa Vilciens, tika sadalīts gabalos. Viņa dzinēja daļas, viņa šasies daļas, briesmīgi bojātas. Turpināsim mest, lai iegūtu vēl vairāk no tiem, un varbūt mēs varam savākt visu vilcienu un kaut kā atdzīvināt Tomasa Vilcienu. Jā, tas ir iespējams. Tātad dabūsim vēl vairāk lietu, lai atklātu šo noslēpumu, lai atklātu, kas tas ir. Jā. Bet tagad man likās, ka es kaut ko par viņu dzirdēju. Jā, paskatīsimies, kas tas ir. Uz mana magnēta vēl joprojām ir kaut kas, bet es noteikti kaut ko no viņa dzirdēju. Ak, mans Dievs, puiši, skatieties, tas ir vēl viens zila metāla lokomotīves daļa. Es domāju, ka tā ir kāda aizsarga detaļa. Tas bija uzstādīts uz vilciena riteņa. Bet, diemžēl, tas nestrādāja, jo tagad mēs redzam, ka vilciena ritenis ir briesmīgi salauzts un aizsarga detaļa daudz nepalīdzēja. Bet tas noteikti ir pārseks vilciena ritenim, vai ne? Tātad mēs tagad esam ļoti interesantā punktā. Es zinu precīzu vietu, kur atrodas lokomotīve. Un tagad es varu dabūt visu vilcienu, vai varbūt to pa daļām. Tātad tagad es metīšu tieši tajā vietā, jo esmu pārliecināts, ka tur ir Tomasa Vilciens. Vai varbūt kaut kas, kas izlieks par Tomasa Vilcienu. Atkal tas pats. Tūlīt tiks izslēgts. Labi, un es jūtu, ka pie mana magnēta ir kaut kas metālisks. Jā, nē, tas gandrīz ir pazudis. Hei, es zinu, kas tas ir, puiši! Tā ir caurule! Melnā tvaika caurule, kas tika uzstādīta uz Tomasa Vilciena, un tās ir speciāls caurules, lai nodrošinātu kādu gāzi vai tvaiku. Uzstādīsim to pareizajā vietā, vai ne? Es domāju, ka tas kaut kā bija savienots ar tām caurulēm pie tās sienas. Jā, no tās caurules nāca ārā daudz dūmu, un lampa tika uzstādīta šeit. Tātad mums gandrīz ir viss vilciens. Turpināsim mest, lai iegūtu kaut ko ļoti īpašu un saprastu, kāds bija iemesls sliežu nobraukumam. Vai tas bija īsts Tomasa Vilciens vai viltots?
Es joprojām tā kā daļēji ticu un neticu, vai tas bija īsts vai viltots, Bet es atradu tik daudz detaļu no Tomasa vilciena. Tās izskatās tik īstas, tāpēc varu pieņemt, ka Tomasa vilciens tiešām pastāv mūsu dzīvē. mēs ieguvām vēl vienu ļoti smagu detaļu. Tātad tā būtu daļa no Tomasa vilciena. Jā, man bija taisnība. Tā ir vēl viena liela, zila, smaga metāla lieta. Un es noteikti esmu pārliecināts, ka šī ir daļa no, vai varbūt šī smagā lieta tika uzstādīta uz riteņa, kas griezās. Es domāju, ka tas noteikti ir Tomasa vilciena aste. Jo vairāk es atrodu, jo vairāk es ticu, ka tas bija īsts Tomas. Un varbūt viņam joprojām vajadzīga mūsu palīdzība. Ko mums darīt? Bet noteikti, ja tu vēl joprojām skaties šo video, tev uzreiz jāabonē mans kanāls. Lūdzu, abonē, ja vēl neesi to izdarījis. Visa patiesība par šo visu noskriešanas no sliedēm situāciju. Es tiešām jūtu, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Kas tas ir? Kas ir tā seja vai kas? Nē, puiši, tā ir Tomasa vilciena seja. Ak, mans Dievs! Tas nozīmē, ka man bija taisnība. Tomasa vilciens tika tik slikti iznīcināts. Tagad mums ir Tomasa vilciena priekšējā daļa. Tagad tas tika iznīcināts ūdens trieciena dēļ. Tagad! Vai tomēr ne? Kāpēc viņš ir kā sastindzis? Kāpēc viņš joprojām smaida, ja viņam nav viss kārtībā? Ieliksim to vietā un mēģināsim saprast. Tomasa vilciena sejai vajadzētu būt kaut kur šeit. Tieši aiz viņa ir vilciena caurule, vai ne? Un te ir slavenā Tomasa vilciena lampa. Mēs savācām daudz detaļu, kas tieši saistītas ar viņu. Visas šīs detaļas tiešām izskatās kā īstas. Tieši tāds pats Tomasa vilciens, kādu redzējām fotogrāfijās, vai ne? Tas ir pilnīgi identisks. Bet zini, ko es padomāju? Luksafors neder, jo tas bija sarkans. Īstais Tomasa vilciens nekad nepārkāpa noteikumus. Viņš ir ļoti labs vilciens. Tātad varbūt Tomasa vilcienu vadīja kāds cits. Šeit bija vilciena vadītājs, traks vilciena vadītājs, kurš brauca ar Tomasa vilciena kopiju. Šīs trakais braucējs pārkāpa noteikumus un brauca pie sarkanās gaismas. Tas bija iemesls, kāpēc Tomasa vilciena kopija noskrēja no sliedēm. Tas aizlidoja tik tālu, un tāpēc tas sadalījās gabalos ūdens trieciena dēļ. Tagad viss saliekās kopā. Tas tiešām izklausās ticami. Tas bija kaut kas līdzīgs Tomasa vilcienam, bet ne īsts. Tieši tā, tāda pati izgatavota kopija. Un trakais vilciena vadītājs bija izraisīja vilciena noskriešanu no sliedēm. Un tāpēc mēs zem ūdens atradām visas šīs Tomasa vilciena detaļas. Tagad noslēpums ir atklāts. Mans vārds ir Lovs, un paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties redzēt vēl vairāk no Magnet Fishing Adventures, droši abonējiet jau tagad un neaizmirstiet nospiest patīk šim video. Uz drīz tikšanos, draugi!